aicinājuma vidusskolas. Es esmu no Mārpas valsts ģimnāzijas, mācos 12. klasē. Un mēs esam no Tukuma Raiņu valsts ģimnāzijas. Tātad mani sauc Toms un es nāku no Smiltenes. Un es esmu no Aizrokas novada vidusskolas. Esmu no Agenskalna sākuma skolas. Mans mīļākais mācību priekšmets ir vācu valoda, un es ļoti gribu mācīties šajā skolā. Mēs jau šeit esam 2. gadu pēc kārtas. Man patīk šī atmosfēra, man liekas, ka tev arī patīk, vai ne? Jā, tāpēc mēs arī atbraucām otru reizi. Mums patīk. Šis jau būs 3. gads, kad es piedalos šajā olimpiādē. Jau mācos kopš 7. klases, ļoti interesē šī valoda. Esmu bijusi arī Erasmus+ projektā uz Spāniju, tāpēc ļoti interesē šī valoda. Vēlos arī sasniegt labus rezultātus. 10. klasē dabūju atzinību un biju ielūgta uz pasākumu. 11. klasē bija 3. vieta, un tad šogad es mēģināšu un centīšos jau drusku pakāpties soli augstāk, iespējams, varbūt uz 2. vai 1. vietu. Es atbraucu uz Vācu valodas olimpiādi. Man šī valoda uzrunā, jo es jau no bērnības, skatoties multfilmus, esmu iemācījies vācu valodu. Man patīk gramatika, man patīk rakstīt, man patīk arī runāt vāciski. Man vienkārši patīk valodas, un skolā māca vācu valodu. Es samērā bieži braucu uz Vāciju, un tad tur pavasarām, piemēram, un tāpēc diezgan labāk jau kaut ko var saprast. Man interesē vācu valoda, jo es labprāt apmestos dzīvot Vācijā. Es piedalos Spāņu valodas olimpiādē, jo gadu pavadīju dzīvojot Spānijā. Es pusgadu vispār neesmu runājusi, tāpēc ir kā ir. Vakarā atbraucu tikai no ceļojuma, tāpēc vispār nav bijis laika gatavoties. Es bišķiņ pamācījos, bet es jūtos gatava. Biju Erasmusā, tur, protams, es centos tikai spāniski vien runāt un praktizēt šo valodu un kustināt. Un, jā, arī ikdienā skolā apgūstu spāņu valodu, un man ir ļoti atbalstoši skolotāji.